Pēc tam, kad novads sētas apbraukāts un apskatītas, to saimnieki, viņu ģimenes un draugi aicinātu uz īpašu noslēguma pasākumu saimnieku balli. Nu jau 3 gadus tas notiek Raiskuma pagasta Ungurmuižā, vienā no Pārgaujas novada kultūra vēsturiskajām vietām, kur pēdējos gados paveikts arī ievērojams darbs, lai Latvijas kultūras piemineklis 18. gadsimta baroka koka ēku komplekss atgūtu savu posmi. Tas arī cieši sasaucas ar pasākuma mērķi – veicināt novada sakoptību, un tagad jau tas arī Latvijas 100-gades gaidās. Starp muzikālajām pauzēm, par ko gādāja grupa Keksi, cits pēc cita pēc atzinības rakstu un balvas tiek izsaukt sakopto sētu īpašnieki. Nominācijas dažādas – ieguldījums mājas apkārtnes novada skaistuma izveidē, radoša sēta, sakopta biznesa vide, skaista lauksaimnieku sēta, noskaņu māja, videi draudzīga sēta un novada, katra pagasta, gada sēta un visa novada sakoptā sēta. Pašvaldībā norāda, teritoriju izvērtēšanā ir paveikts ievērojams darbs. Sakopto sētu ar katru gadu kļūst arvien vairāk, tā nu šogad apbraukāts jau vairāk nekā 1000 vietu novadā. Lauku sētas un saimniecības, ģimeņu mājas ciematos, uzņēmumi un daudz dzīvokļu mājas. Ir divi varianti, kāpēc paliek šīs sētas aizvien vairāk. Viens ir tas, ka pirmkārt komisijas brauc aizvien par tādiem ceļiem, kas ir grūti izbraukt. Nereti sanāk arī iestikt un arī mājas kļūst atsaucīgākas. Mājas paliek aizvien tieši tā sakoptākas, jo īstenībā var redzēt šogad tāda tendence, ka notiek arī paudžu maiņa daudzās mājās, un arī jaunie cilvēki iesaistās un veic diezgan lielus māju remontus, pārbūves, un mājas ļoti daudz procesā un vēl top, un es domāju, ka nākamgad vai uz Latvijas 100-gadi mums būs daudz skaistāks un daudz krāšņu māju novadā. Sakopto sētu vērtēšanas komisijas pārstāvi atzīst, darbs nebūtu nav viegls, lai arī ir noteikti kritēriji, pēc kuriem sētu saimnieki var pretendēt uz laureāta vietu kādā no nominācijām. Noteikti ir jābūt māju norādēm un paskastītei, līgumam ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju ZAO, karoga mastam un citām. Daudz jau arī nosaka katras vietas stāsts. Ne katram ir rocība veikt eiro remontus, rakt dīķus un algot mauriņu pļāvējus. Tāpēc lielu lomu spēlē pašu saimnieku attieksme. Kādā vietā seniors lepojas ar savu puķu dārzu, citviet jaunā paudze likus lietā radošo domu. Vēl kaut kur sakoptas ir pirms vairākiem gadiem pamestas vietas un grausti, vai reiz aizaugušā vietā tapis kas jauns. Pateicoties mūsu novada ģeogrāfiskam izvietojumam, mēs attīstamies, mēs būvējamies, mēs varam konkurēt ar vienu otru lielas piepilsētas pašvaldību, tīri uz to, kā cilvēki izrāda savu interesi nekustamā īpašuma tirgus atjaunošanā. Šogad sakopto sētu sumināšanas noslēguma pasākumā kopumā sveiktas vairāk nekā 40. Kurš kā laureāts iekļuvis kādā no nominācijām, ik katram tas ir pārsteigums, jo līdz pat pēdējiem brīdim tas tiek turēts noslēpumā. Un jo sevišķi tas tiem, kuri ieguvuši gada sētas titulu un atzīst, tas ir stimuls censties vēl vairāk. Tas, protams, ka dod stimulu un prieku, kā saka, turpmāk kaut ko darīt arvien vairāk, bet tas jau ir kā tāds mans hobijs un man ir vienkārši, ja kādreiz, kad nav tā enerģija vai kas, es vienkārši eju ārā, ravēju, un man liekas, ka man tā zeme dod spēku, tādu prieku, ka tur kaut kas veidojās, ka kaut kas ir radošs, kaut kas radīts. Nu, no tā jau vien, kā saka, cilvēks jau, kā saka, sevi priecē un apkārtējot. Šo māju saimnieki saņēma gan sava pagasta karogu, gan arī plāksni kā apliecinājumu par iegūtās gada sētas titulu. Katrs teicās to arī celt goda vietā, taču ne jau tas tomēr svarīgākais. Sakopt vide ir priekš sevis un saviem bērniem. Mēs nopirkām māju, pamest tādu. Sākām faktiski tur visu restaurēt no jauna. 15 gadu garumā tas ir darbs ieguldīts. Šodien ir pilnīgi šoks tāds pārsteigums atklāt sakot. Negaidījāt? Nē, negaidīju. To visu jau dara priekš sevis, uz savam priekam un savai labsajūtai. Ne jau dēļ karoga, ne jau dēļ plāksnēm, bet, protams, ir prieks un gandrījums. Es domāju, ka visi jau te Pārgaujā ļoti rūpējās par tām savām mājām. Ne jau mēs vienīgie. Vienkārši komisija ir lēmusi tā laikam. Paši ceļām 20 gadus un vēl neesam pabeiguši. Tāpat kā Rīga nekad nav gatava. Jā, tieši, un tā tas dārzs arī ir pamazām kopts, un pēc savas saprašanas nekādi speciālisti nav bijuši paši. Skatāmies, ka
kas patīk. Gada Pārgaujas novada sakoptās sētas titulu savukārt ieguva saimniece Daiga Kļava no Raiskuma pagasta. Viņas sātā turpmāk plīvos visa novada karogs. Kas ir Latvijas pamats, kas ir Raiskuma, kas ir Straupes, kas ir Stābas pamats, tas ir saimnieks ar savu skaisto sakopto sētu. Un kamēr mēs tādi būsim, tikmēr mūsu bērni būs šeit Latvijā un nebrauks projām. Un mēs būsim vienkārši skaisti. Un brauks vācieši un apskaudīs, jo nesen iebrauc holandieši manā sētā un fotografē un nesaprot, kā viena sieviete ar nepārāk lieliem izmēriem tiek ar visu to galā. Līdz ar vides sakopšanu Pārgaujas novada vadība uzsver, šim pasākumam vēl kāds būtisks ieguvums. Apbraukājot savus iedzīvotājus un uzņēmējus, tā arī iespēja ar katru parunāt individuāli, veidot ciešāku kontaktu, izprast vietējo problēmas. Un arī pašiem iedzīvotājiem tā ir iespēja uzzināt daudz vairāk par to, kas mīt kaimiņos.